Labvakar! Šodien mums ir svētku nodarbība. Arī man tie ir svētki. Tā ir šī gada manis vadītā mācību meistarklase nodarbība. Šoreiz ļoti arī interesantā veidā, jo parasti es pasniedzu kursus par kārtīm. Un šodien mums būs klāt arī astroloģija. Prieks jūs redzēt tik kuplā pulkā, tik kuplā skaitā. Un es priecātos, ja arī čatiņā jūs uzrakstītu, vai jūs esat no astroloģijas, vai jūs esat tā, vai jūs esat no kāršu pasaules. Uzrakstiet, ja jūs labi zinat astroloģiju, tad liekat 3 burtiņus. Ja labi zinat kārtis, tad lieciet 3 kāršu burtiņus. Un, ja nezinat daudz astroloģijā vai daudz ko kārtīs, tad arī liekat mīnusiņus, lai es zinu, kā man šodien jums stāstīt. Jā, bet pats galvenais, jā, redzam jau. Pats galvenais ir tas, ka es jums nestāstīšu ļoti zinātniski un teorētiski. Es jums stāstīšu tā interesanti, lai jūs atceraties. Jā, jā, šeit mums ir kāršu cilvēki, astroloģijas cilvēki. Ļoti interesanti. Es pēc tam vēl čatiņš man saglabāsies. Es vēl palūkošos. Man prieks jūs redzēt. Prieks jūs redzēt šovakar. Tad nu ķersimies klāt. Un arī droši uzreiz čatā rakstiet savus jautājumus. Vai arī, ja kaut kas nav saprotams, droši uzreiz rakstiet. Es arī atstāšu čatiņu, lai man ir redzams un varu uzreiz jums arī atbildēt. Tā, uzliksim prezentāciju. Vajadzētu būt tā. Ņemam čatiņu. Ļoti jauki. Ir arī pa pusē, ir pa drusciņai, ir arī 3 burtiņi. Daudz kur. Tā, ļoti jauki. Tad, nu, šodienas nodarbības tēma. Jāsaka uzreiz arī, ka esmu kāršu cilvēks, kāršu speciālists, un astroloģija nav mana pamatnodarbošanās, tāpēc mēs šodien visu skatīsim un pētīsim tieši no nākotnes pētīšanas, vētīšanas, prognozēšanas skatu punkta, bet jā, jāsaka, ka astroloģija bija mana pirmā izglītība, un ceļš šajā garīgo, maģisko, ezotērisko zināšanu pasaulē. Tāpēc arī man daudz jautāja par to, kādā veidā es ieteiktu ar kārtīm, ar taro kārtīm, ar Lenormanu kārtīm, ar rūnām, ar zīlēšanas akmeņiem, izlikt nākamajam gadam prognozi tā, lai tur būtu iekļautas visas dzīves jomas. Un man, protams, nebija ilgi jādomā un jāprāto par to, kurš būs viens no labākajiem veidiem. Redzu jau arī pazīstamus vārdus. Prieks jūs redzēt. Sen neesam tikušās. Prieks arī par katru jauno dalībnieci. Un kā esam satikušās šeit, ka jūs esat uzzinājuši arī par manām nodarbībām. Tad, jā, protams, ka pirmais, kas man nāca prātā, tas bija astroloģisko māju izlikums. Un par to mēs šodien arī runāsim. Un pie reizes apgūsim arī tādus kā pamatzināšanas astroloģijā, 12 māju sistēmu, arī 12 zodieka zīmes. Jā, kas tad īsti ir izlikums? Izlikt kārtis, tas ir veids, tā ir tāda kārtība, secība, kādā veidā izlikt kārtis un tur iekļaut, ieprogrammēt iekšā tos jautājumus, ko mēs gribam, lai mūsu kārtis vai runas mums parāda. Tātad šodien tāds mūsu plāns. Es jums pastāstīšu par astroloģisko māju sistēmu, kā mēs to varam salikt kopā ar kārtīm, jo arī šis jaunais laiks, šis jaunais savu veidu laikmets, kad Plutons ir iegājis ūdensvīra zīmē, būs arī par tādu sajaukšanos, daudz lietu sajaukšanos, astroloģija plus kārtis, šamanisms plus Tibetas dziedošās bļodas un
daudz lietas, kas iepriekš darbojās atsevišķi, tagad tiks liktas kopā, un mēs iegūsim daudz vēl labāku rezultātu. Tāpēc šodien arī par astroloģiju, par kārtīm, tad par šo izlikuma veidu, tad par šī izlikuma speciāliem galdautiņiem. Arī noteikti jautāsiet, kas tie vēl tādi ir, un tad arī par to, kas ir svarīgi darbu sākot, un kā nolasīt šo izlikumu, kāršu vēstījumu, kā to salikt kopā, un arī aplūkosim jūsu praktiskos piemērus. Tāpēc tagad, ja jums ir taro kārtis, Lenormand kārtis vai kādas citas jums mīļas kārtis, kurām jūs labi zinat nozīmes, eņģeļu kārtis, spēka dzīvnieku kārtis, vēl kaut kādus sievišķīgos orākulus un tā tālāk. Un izlieciet 12 tādos lauciņos, sākot no augšas, pulksteņrādītāju virzienā, 12 kārtis vai 12 rūnas, un pēc tam arī rakstiet čatā savus piemērus, tad, kad es jums stāstīšu par mājām, par šiem te astroloģiskiem lauciņiem. Tur jūs arī varēsiet ierakstīt, kas jums tur ir izkritis. Ja es pamanīšu uz visiem, es noteikti nepaspēšu šovakar atbildēt. Jo šī mums tomēr ir mācību nodarbība, un mērķis ir jums pēc iespējas vairāk iedot arī tādas teorētiskās zināšanas. Un arī tad caur tiem jūsu piemēriem skatīsimies. Uzreiz gan gribu teikt, ka mēs izmantojam no taro kārtīm lielos arkānus, vecos arkānus, kā nu kurš tās sauc, 22 lielās galvenās kārtas. Šādām te lielajām gada prognozēm un runas mēs izmantojam 24 runas, 24 augstākās enerģijas un tukšo runu atstājam maliņā. To es jums pastāstīšu, kāpēc un kā. Un arī tad jau, kamēr jūs klausāties, izliekat, un tad jau arī čatiņā rakstiet savus piemērus. Ar taro kārtīm un Lenormand kārtīm es varēšu palīdzēt, ja tur ir kāds specifisks jūsu orākuls, eņģeļu kārtas vai citas, vai augu kārtas, tad tur gan jums būs jātiek galā pašām. Tātad, kas ir šīs astroloģiskās mājas? Kas ir šīs astroloģiskās mājas? Šeit jūs priekšā redzat tādu interesantu apli. Tā kā šeit ir arī ļoti daudz no jums, kuras par astroloģiju vēlas vispār tikai uzzināt, sākt šo mācību ceļu, tad šī ir astroloģiskā karte, tā ir cilvēka dzimšanas karte, kurā ir apkopots tas zvaigžņu, planētu, debesjuma stāvoklis uz to brīdi, uz to gadu, mēnesi, dienu, stundu un minūti, kad cilvēks ieradās šajā pasaulē. Un kas mums parasti ir dzimšanas dienās? Mums parasti ir dzimšanas dienas kūka. Un tad, lai jūs atcerētos, es jums varu tā kā uzburt tādu ainu, ka šī ir tā dzimšanas dienas kūka, kurā ir 12 gabaliņi. 12 kūkas gabaliņi, tās ir arī šīs 12 astroloģiskās mājas, dzīves tēmas, dzīves jomas, kuras ir katra cilvēka liktenī. Katram cilvēkam ir dzimšanas dienas kūka ar 12 gabaliņiem. Tikai jūs redzat, ka uz šiem te gabaliņiem kaut kur parādās arī kādi interesanti simboliņi. Daži no tiem jums jau varbūt ir pazīstami, mēnestiņš un Mars un Venēra. Arī šie te simboliņi. Un tad, tos es skaidrotu tā, ka tie ir uz tortes vai nu saldi ķirsīši, vai nu arī tādi asi pipariņi. Un tad, pēc tā, uz kuriem tortes gabaliņiem ir šie ķirsīši vai pipariņi, var noteikt, kuras dzīves jomas cilvēkam būs svarīgākās, aktuālākās, īpašākās, cik saldas vai asas vai rūgtenes tās būs. Un, kā jūs redzat, ne uz visiem šiem gabaliņiem ir šie dekorējumi un rotājumi un ķirsīši. Un tad arī pēc tā, kāda planēta ir kurā lauciņā, tad arī var noteikt, kā cilvēkam šajā dzīves sfērā veiksies un kādi uzdevumi un kādas mācības būs jāapgūst. Un tad es jums šodien arī izstāstīšu par katru no šiem te 12 tortes, dzimšanas kūkas, likteņa dāvanu ielikto mūsu šūpulī nozīmē. Un kā jūs to varat izmantot izlikumā ar kārtīm.
Pat ja jums nav tādu dziļu zināšanu astroloģijā, tad noteikti arī drusciņi zinat kaut ko par zodieka zīmēm, vai ne? Drusciņi zinām, kāds raksturs ir karsts aunam. Cik dzēlīga mēle, bet patiesa var būt skorpiona. Un tad, arī, lai jums vieglāk saprastu šo te 12 astroloģisko māju, šo dzīves lauciņu, arī būtību un nozīmi, uzreiz jūs to varat savienot savā zināšanās kopā ar zodieka zīmēm un viņu raksturu, īpašībām un talantiem. Un pirmā astroloģiskā māja, numur 1, ir saistīta ar pirmo zodieka zīmi šajā te ceļā, un tas ir auns. Tas ir auns. Un, lai arī drusciņa par katru māju jums pasātīs par šīm zodieka zīmēm, tāda maza pasaka par cilvēku bērnu, kas ieradās šajā pasaulē. Un, jā, par mājām būs vēl pēc tam sīkāk. Pavisam jau mēs kārtīgi paskatīsimies, bet ievadam jums tāds kopējais stāsts par to, ka cilvēks ierodās pasaulē, tas ir auna zvaigznājs, auna zodiaka zīme. Viņš ir tikko ieradies pasaulē ar skaļu brēcienu, pieteicis sevi šeit. Viņš nav nokritis no gaisa, kā mēs zinām. Katram cilvēkam ir viņa mamma un tētis, viņa senči, viņa saknes. Un tad tāds dzīvotspējīgs cīnītājs cilvēks ierodas šajā pasaulē. Un tad viņš nonāk pie otrās zodieka zīmes, Vērsis, tur, kur ir 2. Cilvēkbērns saprot, ka viņam ir arī mamma. Un šeit viņš iepazīst to, ka viņam gribas, lai viņam ir silti, lai viņam būtu uzmanība, rūpes, ēdiens. Un te viņš iemācās to, ka pasaule ir droša vieta par visiem tiem labumiem un jaukumiem, un kas mums šeit ir. Tātad 2 cilvēks un viņa pirmās attiecības ar viņa māmu, ar viņa tēti un viņa ģimeni. Tālāk jau šis cilvēks paaugās un nonāk pie 3. zodiaka zīmes, 3. Un kas ir 3, kā es saku, tā jau vienmēr ir vesela banda. Tā ir komanda, un šeit viņš satiek citus cilvēkus viņa dzīvē. Izrādās, ka viņam ir arī brālis un māsa. Vēlāk viņš mācās skolā, tur, kur ir klases biedri. Šeit cilvēkbērns mācās runāt, rakstīt, komunicēt, tas, kas viss ir raksturīgs dviņu zīmē. Iegūst izglītību, iegūst prasmes, iegūst arī šo mentālo spēku, prāta, zināšanas, un tad jau viņš saprot, ka vajadzīga kāda drošība. Esmu jau izaudzis, man jādodas kaut kur tālāk no vecāku mājām uz savām mājām, un te nonāk pie 4. zodieka zīmes, kas ir Vēzis. Un Vēzis ir par savām mājām, par savu omulīgo vietiņu, par savu zemes īpašumu, par savu māju, par savu ģimeni, satikt sieviņu vai vīru, sagaidīt savus bērniņus, par kuriem rūpēties. Un tad, kad arī tas jau ir sasniegts, tad nonāk pie 5. zodieka zīmes Lauvas. Un tad jau saprot, ka vajag sevi pieteikt skaļi darba pasaulē, karjerā, uz skatuves, arī deju kolektīvā, atcerēties, ka es vēl kaut ko varu, es varu apburt cilvēkus, es varu būt līderis, es varu organizēt mūsu kori un doties uz dziesmu deju svētkiem, un tas ir Lauvas 5. astroloģiskās mājas, tāds raksturs un ceļš. Tālāk cilvēks nonāk pie Jaunavas, un tad sāk domāt, ka tai dzīvē jāievieš kārtība, ko es esmu sastrādājis, ko esmu nopelnījis, cik man ir uzkrājumi, cik man ir drošības sajūta, cik man ir stabilitāte, ievieš tādu kā auditu savā dzīvē. Un tas ir tieši arī par šo te 6. māju un 6. zodieka zīmi Jaunavu. Un tad, kad ir arī tāda drošība, stabilitāte materiālajā pasaulē, cilvēks arī sāk skatīties, kādi cilvēki citi viņam ir apkārt, un tie ir svari. 7. zodieka zīme, 7. māja. Ar ko es draudzējos, kādi ir mani biznesa partneri, kādi ir mani kolēģi, darba biedri, kādas ir mūsu attiecības. Es labāk strādāju komandā vai tomēr viens pats. Un tad, kad ir iziets arī šis ceļš un dzīves mācības, tad cilvēks nonāk tādā
punktā, ko pārvalda astotā zodieka zīme Skorpions. Un Skorpions vienmēr ir par kaut ko dziļāku un nopietnāku, un visiem lielajiem dzīves eksāmeniem un visām tām lielajām dzīves grūtībām un arī tādiem sāpīgiem brīžiem, jo Skorpions dzeļ diezgan sāpīgi, ir diezgan indīgs un nāvīgs. Šeit mēs sastopamies ar dzīves zaudējumiem, ar dzīves lielajām krīzēm, un tad saprotam, ka tas viss padara mūs spēcīgākus un gudrākus, un mēs nonākam jaunā dzīves posmā. Caur ciešanām, caur grūtībām mēs transformējamies un nonākam vēl tālāk līdz strēlnieka zīmei. Tātad strēlnieks ir 9. zodieka zīme, un tā ir 9. māja, un cilvēks saprot, ka tur ārā vēl ir tik plaša pasaule, tur ir citas zemes, citas tautas, citas kultūras, reliģijas, citas valodas. Viņš saprot, ka ar to iegūto bakalaura grādu vai vidusskolas izglītību varbūt ir pa maz, grib vēl kaut ko mācīties. Tā ir augstākā izglītība, tā ir zinātne, pētniecība, filozofija, uzzināt daudz vairāk, doties kaut kur tālāk. Nu, un tad jau cilvēks nonāk pie 10. zodieka zīmes, pie 10. mājas, kur viņš savā dzīvē izvērtē, ko tad es esmu sasniedzis. Kur tad es esmu pats labākais, kā mežāzis? Viņš vienmēr sacenšas, viņš vienmēr grib būt gudrākais, pirmais, augstākais, svarīgākais. Un te cilvēks izvērtē savus dzīves sasniegumus. Un to, vai savas dzīves laikā ir realizējis savus talantus, savu potenciālu. Tā ir dzīves augstākā virsotne. Un tālāk nonāk pie ūdensvīra zvaigznāja, kas ir 11. zodieka zīme, 11. māja, un tur viņš aplūko, kādi tad visi šie cilvēki manā dzīvē bijuši, kuri no tiem ir mani draugi, kuri no tiem ir mani dvēseles radinieki, domu biedri, kas ir izgājuši visam šim manā dzīvē cauri, kas ir palikuši man mīļi draugi, mani atbalstītāji, mani labvēļi, tiešām tādi dvēseles radinieki. Un tad, kad arī tas ir apzināts, tad cilvēks nonāk līdz 12. pēdējai zodieka zīmei, līdz zivju zīmē, līdz 12. mājai, kur viņš ir sapratis, ka esmu visu izmācījies, esmu veidojis attiecības, esmu uzkrājis naudu, esmu uzcēlis māju, esmu bankrotējis un esmu saslims un izveseļojies, esmu bijis ārzemēs, esmu priekšnieks savā jomā un sev pat dzīvē. Un pie zivju zvaigznājuma 12. mājas viņš jautā sev, kāda tad ir manas dzīves jēga? Kāds ir mans dzīves galvenais uzdevums? Kāda ir mana dzīves misija? Vai es esmu to izdarījusi? Un jā, te ir visas tās neizskaidrojamās lietas, grūti uzminamās, grūti saprotamās, un tās, kas nāk jau ar lielu dzīves pieredzi, viedumu un briedumu. Un tad mēs šo ceļu iziesim vēlreiz. Iziesim vēlreiz šajā astroloģisko 12 māju izlikumā. Tātad, redziet, šeit ir tas pats princips 12 mājas, 12 lauciņi, kurās liek arī vai nu kārtis, vai nu arī zīlēšanas akmentiņus, rūnas un citus nākotnes pareģošanas rīkus, instrumentus. Un, lai šo izlikumu var vienkārši iztēloties galvā, ir, kas raksta uz lapas, bet ārzemēs jau parādījās tādi speciālie galdautiņi, kur jūs arī redzat. Ir gan mājas numurs, ir gan zodieka zīme un ir arī galvenie atslēgas vārdi, par ko šis lauciņš, šī māja, šī mūsu dzimšanas dienas kūka, katrs gabaliņš atbild. Jā, un tad man radās doma, tā kā tiešām gada beigās es bieži šo izlikumu izmantoju, lai tiešām paskatītos visas cilvēka dzīves jomas, radās arī šāds galdautiņš latviešu valodā. Jā, radās latviešu valodā ar tādiem špikerīšiem jums palīdzošiem, kur katrā šajā lauciņā jau ir atslēgas vārdi. Tas viss, ko es jums stāstīju, un pat vēl vairāk. Un tad, arī kā šo izlikumu lasīt? Būtībā
Tas ir arī veids, kā lasa astroloģiskās kartes, tās dzimšanas natālās kartes. Tātad var šajā visā 12 lauciņu izlikumā meklēt atbildi tikai uz vienu jautājumu. Uz vienu jautājumu, piemēram, kā man ies darbā? Tātad atceramies, tā ir 6. māja, 6. lauciņš, tur pie tās jaunavas, precīzās un centīgās un apzinīgās, bet visaugstākie sasniegumi, vislielākā mērķtiecība, izcilība un centība ir 10. mājā pie mežāža zvaigznāja. Tātad tur mēs varam palūkoties, kā nākamajā gadā veiksies darbā. Ja interesē, kā ies laulībā, partnerattiecībās, atceramies svaru zīme, 7. māja, 7. lauciņš, kā man ies veselībā, kā man ies ar savu fizisko pašsajūtu, vispār ar dzīves spēku, vitalitāti, arī vizuāli, kā mans ķermenis, vai man izdosies zaudēt liekos kilogramus. To visu var paskatīties 1. mājā, atceraties, Auns ieradās pasaulē un ar saviem senčiem, ar saviem senču gēniem, ar arī kaut kādu iedzimtību un kaut kādu konstitūciju. Tāpēc arī ļoti bieži saka, kam kurš ir līdzīgs, īpaši bērniņiem, vai līdzīgs mammai, vai tētim, vai vecmammai, vai opītim. Tas viss mums parādās 1. mājā, un 6. mājā arī ir mūsu ķermenis un mūsu veselība pie jaunavas. Tur, kur ir daba, tur, kur ir medicīna. Bet to mēs visu vēl arī aplūkosim. Uzreiz saku, ka ņemiet pie rokas rakstāmos, jo izdevs materiāls es nesūtīšu, jo mana pieredze rāda, ka viscentīgāk un vislabāk izdodas iemācīties un iegaumēt. Tad, ja ir jāraksta, arī man universitātē bija tā, ka pie tiem pasniedzējiem, kas sūtīja lekcijas un izdals materiālus, pie tiem es arī pusi laika dzīvoju mākoņos, jo es zināju, ka būs, bet arī pusi nedzirdēju. Tāpēc tiem, kam šī tēma interesē un kas grib iegūt sev šo kāršu likšanas tādu senu, ļoti spēcīgu tehnoloģiju, metodi, ko izmantot, tad arī drusciņi kaut ko pierakstiet. Jā, un otra pieeja, jūs jau paspējat izlasīt, ir pētīt visus 12 lauciņus. Un kāpēc es arī to izmantoju? Jo ļoti bieži cilvēks arī, viņam ir kādi konkrēti jautājumi par naudas lietām, vai izdosies nākamgad atmaksāt kredītu, vai nākamgad celt māju, kā man ies ar bērniņiem, vai es aizbraukšu ceļojumā. Bet reizēm tās galvenās atbildes, galvenie dzīves uzdevumi un prioritātes slēpjas tajos lauciņos, par kuriem cilvēks nejautā. Un tie bieži ir arī tas 8. skorpiona dzēlīgais, sāpīgais lauciņš, kur parādās arī kādi padomu ieteikumi, kas ir jāmaina, kas ir jāuzlabo. Un arī 12. lauciņš, un tur arī ļoti bieži parādās lietas, par ko pat cilvēks nav iedomājies. Viņš vērš savu uzmanību uz kaut ko vienu, bet šis lielais izlikums ir tik tāds pilnīgs un jaudīgs, ka viņš parāda arī citas lietas, pačukst priekšā. Lūk, tad sāksim, iziesim cauri šiem te lauciņiem, kūkas gabaliņiem. Katram no tiem arī tie, kas zina astroloģiju, pētījuši savu astroloģisko karti, var padomāt, kas man tur tai 1. mājā dzīvojas, un kur man tur ir vai nu ķirsītis vai pipariņš attiecībā atbilstoši planētas tādai dabai raksturam. Un centīšos stāstīt ātri, jo patiesībā par šo ir tiešām visu gadiem ilgi kursi un mēnešiem ilgas mācības. Vēl tie, kas astroloģiju nezin, jūs noteikti zinat savu zodiaka zīmi. Jūs noteikti zinat savu horoskopu zīmi, kā citreiz kļūdaini raksta žurnālos. Un arī tad, kad nonāk līdz jūsu zīmei, te arī būs šie simboliņi, gan jau atpazīsiet. Atcerēsieties arī pasaku par cilvēciņu šajā pasaulē. Tad jūs varat paklausīties un saprast, kuri ir jūsu talanti, kuras ir jūsu stiprās puses un jūsu dzīves uzdevumi, jo saules zīme, tātad jūsu dzimšanas brīdī, kur atradās saulīte, kurā zodiaka zīmē, arī parāda jūsu vienu no dzīves galvenajiem virzieniem. Tātad paklausieties arī par sevi, par to, cik jūs esat daudzpusīgas, zinošas, talantīgas, arī pēc savas saules zodiaka zīmes. Tā, 1. māja, 1. lauciņš,
kā jau teicu, ar to viss sākās. Es ienācu šajā pasaulē, es pats. Cilvēks saprot, ka viņam ir ķermenis, ka viņam ir rociņas, ka viņam ir kājiņas, ka īkšķi var ielikt mutē. Vēl nesen skati no manas ikdienas, tā kā šī māja parāda nākamā gada prognozē. Tātad es uzreiz stāstīšu, ko jūs šajā lauciņā varat saskatīt nākamā gada prognozē. Jūs varat palūkoties, jā, savu veselību, kā jutīsies jūsu ķermenis, kāda būs jūsu vitalitāte, ja šeit ir iekritušas spēcīgas, jaudīgas, aktīvas kārtas. Tas nozīmē to, ka jums nākamais gads vai pirmā gada puse būs aktīva, būs spēks, būs enerģija, ejiet uz vingrošanu, ejiet uz sportu, ejiet pastaigās vai jā, izmantojiet šo te tieši fizisko spēku. Arī šis lauciņš parādīs, vai nākamgad kaut kas jūsu personībā mainīsies, jo šis ir arī dzīves tāds uzskata, dzīves tādas attieksmes lauciņš, un ja šeit ir kādas spēcīgas pārmaiņu kārtas, taro kārtīs, piemēram, nāves sarkāns, kas ir pa vidu tāds lūzuma posms un parāda, ka tā kā iepriekš tā vairs nevar, ir jāpāriet jaunāk, labākā līmenī. Tātad, jā, šeit to visu var palūkoties. Un te man tabuliņā ir vēl otrs lauciņš. Jo ļoti bieži cilvēki man jautā, kā ies manam vīram, kā ies manai mammai, vai viņai uzlabosies dzīves prieks, vai viņa atkal sāks rušināties pa dārzu, kā man viņai palīdzēt, kā man viņu iepriecināt, kā ies maniem bērniem, vai viņiem izdosies iestāties universitātē, kā ies manam brālim ārzemēs, vai viņš atgriezīsies uz mājām. Un tā kā šie cilvēki ir ar jums cieši saistīti, tad gan astroloģiskajā kartē var ļoti daudz uzzināt par jūsu dzīves biedru, par jūsu bērniem, par jūsu radiniekiem, par jūsu draugiem, par jūsu ienaidniekiem. Tad šeit arī tajā otrajā tabuliņas pusē es pieliku to, ko jūs arī šajā lauciņā varat paskatīties. Un, ja jums ir jautājums, kā ies maniem radiniekiem kopumā nākamgad, tad skatieties, kas jums ir izkritis pirmajā mājā. Pirmās mājas lauciņā. Tās būs jūsu saknes. Tie cilvēki, kas palīdzēja jums ierasties šajā pasaulē. Tālāk mēs dodamies pie otrās mājas, pie otrā lauciņa. Un atcerieties, tas ir vērša lauciņš. Un ko vērsis mīl visvairāk? Garšīgi paēst un atpūsties mīkstā divānā. Es jums šodien stāstu nezinātniski, bet tiešām no tāda tēlainā viedokļa, jo es zinu, ka šeit ir arī daudz astroloģijas cilvēku, jo mans mērķis nav šodien sniegt teorētiski precīzāko materiālu, bet to, lai jūs atcerētos. Un lai jūs ieraugot šos simbolus, atcerētos, par ko bija stāsts. Tātad vērsis ir par dzīves baudīšanu. Iedomājieties, cik maziņš bērniņš zīdainīts ir priecīgs, kad viņš ir paēdis. Un kad viņš ir apčubināts un siltumā, viņš ir laimīgs, priecīgs un nekas vairāk uz pasaules nav vajadzīgs. Un šis lauciņš ir tas, par ko visbiežāk tagad jautā par finansēm. Un šis lauciņš parādīs jūsu naudas lietas, parādīs visu to, kas jums pieder, visus jūsu resursus, īpašumus nākamajā gadā. Un jāatcerās, ka dzīves bagātības mums nav tikai tās, kuras ir izmērāmas cipariņā, jūsu kontā, bet mums ir arī garīgās bagātības, mums ir arī intelektuālais īpašums, mums ir arī enerģijas resurs, cik enerģijas pilns jums būs nākamais gads. Es jums vēl klāt pieliku arī tur stihijas. Tie, kas zina stihijas, tad jāatceras, ka resursi un īpašumi un bagātība mums ir dažāda. Šeit arī šajā lauciņā jūs varat apskatīties, kā izdosies naudu nopelnīt, kas jūsu dzīvē atnesīs naudu, kas jūsu dzīvē, kas ir tas, tātad kāda tur ir kārts, tas jums arī būs tāds galvenais naudas plūsmas veids. Ja tur ir tādas kārtas, kurās ir vairāki simboli, piemēram, zivju kārtas, Lenormand kārtīs, kur ļoti bieži ir 2, 3 un 4 zivtiņas, tas parāda, ka nākamgad iespējams papildus peļņas avoti, kaut kādi papildus piedāvājumi, gabaldarbi vai sava kaut kāda nodarbošanās, saimnieciskā darbība. Šis lauciņš arī parādīs, kam nākamgad vajadzēs tērēt naudu
kam nauda būs jātērē, kādiem mērķiem, kādiem cilvēkiem, kādiem notikumiem. Jo šis lauciņš atbild gan par naudas saņemšanu, gan par naudas tērēšanu, gan par spēju dot citiem, gan arī saņemt. Mums, latviešiem, ziemeļnieku dvēselēm, tā otra puse saņemt ir tas mūsu klupšanas akmens, jo ir grūti pajautāt arī kādam palīdzību, saņemt dāvans no citiem cilvēkiem, saņemt dāvans no dzīves, un arī jāatcerās, ka vispār naudas plūsma mūsu dzīvē ir tieši tik atkarīga, cik lielu vērtību mēs piešķiram pašas un paši sev. Tātad šeit jūs arī varēsiet paskatīties visu par jūsu resursiem nākamajā gadā. Dodamies pie trešā lauciņa. Tie, kas raksta, kas konspektē, ja nu gadījumā nepaspējat, tad jūs man uzrakstiet čatiņā, lai drusciņi lēnāk. Atcerieties, trešā māja viņu zodiaka zīme. Cilvēks ir ārpus jau mājas, jau kaut kur sabiedrībā, skolā, bērnu dārzā. Un šis lauciņš parādīs, kas jūsu dzīvē notiks saistībā ar dažādiem dokumentiem, kam tas ir aktuāli, līgumiem. Šis lauciņš atbild par tādiem tuviem ceļojumiem. Ja ir jautājums, vai man nākamgad izdosies aizbraukt uz ārzemēm, piemēram, 9. lauciņā, 9. māja, kas par to atbild, ir mazāk cerīga kārts. Nu, tas nozīmē, ka tādi tāli lidojumi, tāli braucieni varbūt arī nesanāks laika. Bet citreiz labā ziņa slēpjas arī 3. mājā, un tur cilvēks īstenībā savu sapni aizbraukt tepat uz Igauniju, tepat uz Lietuvu, un tie ir arī salīdzinoši īsāki ceļojumi, bet tik un tā arī parāda ceļojumus un braucienus. Šīs lauciņš arī parāda īsas mācības un īsus kursus un meistarklases nākamajā gadā. Arī, ja jūs nevarat izlemt vai mācīties tādās lielās programmās, 1 gada, 2 gadu programmās mācību, kas ir 9. māja, tad arī palūkojieties, varbūt jums nodar kāds praktiskie kursi, īsie 2-3 mēnešu kursi. Tas viss būs šajā lauciņā. Tiem, kas darbojas tirdzniecībā, ir jālūkojās šeit, lai redzētu savas sekmes, kā viņiem veiksies tirdzniecībā. Tie, kas ir iecerējuši arī rakstīt savu grāmatu, rakstīt savu blogu, arī lūkojieties, kas jums ir izkritis 3. lauciņā. Transports. Te man ir ļoti tāds interesants pie cilvēkiem. Man ir ielikta automašīna, bet šajā lauciņā arī parādās dažādas transporta iekārtu, tehnikas lietas. Jo arī nesen bija jautājums biznesā, vai man izdosies iegādāties papildus vēl kravas transporta līdzekļus nākamgad, vai man ieguldīt tajā naudu. Tā man beidzas vecīte, tūlīt iedegsim jaunu. Un, protams, ka mēs skatījāmies šajā 3. lauciņā, jo šis atbildījā par transporta līdzekļiem, par automašīnām, tehnikām un visām šīm te lietām. Jā, un kā ies māsai, kā ies brālim, kā ies arī maniem kursabiedriem, darba kolēģiem, bet tiem kolēģiem, ar kuriem jūs esat vienā kabinetā, jo darba kolēģi mums vēl parādīsies, šis lauciņš parādīs tos cilvēkus, kas jums ir tuvākajā vidē, tuvākajā apkārtnē, ikdienā blakus cieši klāt. Par viņiem arī šeit jūs varat palūkoties. 4. lauciņš, Vēža zodiaka zīme, 4. māja. Šeit arī jūs redzēsiet, kā ies jūsu ģimenei, jūsu veidotajai ģimenei un arī jūsu vecākiem. Tātad jūsu dzīves pirmajai ģimenei, jūsu vecākiem. Šeit, šajā lauciņā jūs varat redzēt arī par mammu, kā mammai veselība, kas mammai jādara nākamgad, vai viņai varbūt ir vairāk jānododās darbam, vai tieši otrādi hobijam, vai vairāk jābūt cilvēkos, vai 7. māja, vai varbūt jābūt vairāk vienai 12. māja. Šeit mēs redzam arī cilvēkus, kas nāk no bērnības, jo šeit arī ir visas dzimtās lietas, dzimtā vieta, jūsu dzimtās mājas, vecāku mājas, jūsu dzimtā pilsēta, dzimtā valsts. Ļoti bieži man arī jautā cilvēki, kuri grib pārvākties vai grib meklēt darbu ārzemēs, tad arī šajā izlikumā perfekti var redzēt,
par nākamo gadu vai nākamo pusgadu, kur cilvēkam veiksies labāk, kur viņš labāk jutīsies. 4. lauciņš, kas ir viņa dzimtene Latvija, ja cilvēks ir no Latvijas, nu, vai, piemēram, ja viņš ir no kādas citas valsts, tad tā ir tā valsts. Un vai viņam labāk tomēr veiksies, un tā veiksme laime gaida ārzemēs, un tur ir 9. māja. Tā mēs to varam arī paskatīties. Tādā veidā mēs arī varam paskatīties, vai cilvēks atgriezīsies mājās no ārzemēm. Vai šis ir tas gads, kad atgriezties mājās, kad būt šeit. Tad arī 4. mājā ir ļoti labas kārtas un ļoti veiksmīgas labas lietas. Un šeit mēs arī redzēsim, kas jums dos stabilitāti, kas jums dos drošības sajūtu nākamajā gadā. Kur to smelties un kur to atrast. Tā kā šajā lauciņā tās kārtas, kas ir iekritušas, stāstīs arī par šīm te lietām. Tiem, kas grib būvēt māju, savu personīgo, jāskatās, kāda kārts ir šeit. Tiem, kas grib pirkt zemi nākamgad, arī skatāmies šajā 4. lauciņā, kas mums te ir iekritis. Tālāk dodamies 5. māja, lauvas zodieka zīme. Un šajā lauciņā jūs redzēsiet visus jautājumus, kas saistās ar jūsu bērniem. Mazbērni gan mums būs 9. mājā, bet jūsu bērni un arī ļoti bieži ir jautājumi, vai nākamgad izdosies, vai nākamgad ir labs laiks gaidīt bērniņu. Tad šeit mēs arī varam skatīties, kāda kārts vai runa šeit mums ir. Arī šī 5. māja parāda arī par brāļiem un māsām, bet tomēr vairāk es teiktu, ka 3. māja, kuru mēs jau skatījāmies, tuvākie jūsu cilvēki. Un šīs lauciņš ir ļoti svarīgs, ļoti svarīgs. Pēdējā laikā izlikumos man viņš pilnīgi brēktinbrēc cilvēkiem pateikt to, ka viņu dzīvē trūkst prieka avota. Ja šeit ir sakritušas ļoti spēcīgas, ļoti tādas svarīgas vai brīdinošas kārtas, tad viņas saka, ka ir vajadzīgs, protams, ne tikai darbs, attiecības, mājas, remonts un mācības un vēl izkas, bet arī sev sirsniņai kaut kāds prieka avots. Un tas mums ļoti bieži ir hobijs. Tā ir tāda kaut kāda mūsu nodarbe. Ļoti bieži cilvēki man arī saka, es nezinu, man nav tāds. Es pat nezinu, kas man interesē, kas man patīk, ko es varētu darīt. Atceramies, ka šī māja saistās ar bērnību, ar to bērnišķīgo prieku, zināt, kā ar interesi. Un padomājiet, pakavējieties atmiņā, ko jūs bērnībā varējāt darīt stundām ilgi. Vai jūs varējāt, nezinu, laistīt puķis dārzā ar šļūteni jau 3 reizes, kad mamma saka pietiks? Vai jūs varējāt vienkārši sēdēt kaut kur, klausīties putnu balsis? Varbūt jūs zīmējāt, varbūt jūs ar ķemmi pie spoguļa dziedājāt. Varbūt jūs gājāt makšķerēt, varbūt jums patika aiziet kaut kur tālu projām, pļavā vai mežā, pabūt vienatnē. Kas bija tas, ko jūs varējāt darīt stundām ilgi, par ko jums dega acis, par ko jums dega sirds? Tas arī ir tas, kas dod to dzīves prieku un dzīves sparu. Ja jums nākamgad ir doma rīkot savus kursus, meistarklases, kā jums izdosies runāt, kā jums izdosies prezentēt, tad šis lauciņš arī parāda tādas mācīšanas spējas, parāda arī jūsu harizmu, popularitāti, jo lauva ir karalis. Tad, kad tiešām kaut kur telpā klasē vai kaut kur bērndārs grupiņā ir bērns lauva, to visi redz, to visi pamana. Tātad tā ir arī tāda uzmanība. Šis lauciņš ļoti interesē biznesmeņiem, jo šis lauciņš parāda, kā ies biznesā, uzņēmējdarbībā. Ja tas ir vairāk tāds tirdzniecības variants, tieši kaut kas saistīts ar pārdošanu, ar loģistiku, tad mēs, protams, skatāmies arī 3. māju, bet ja tās ir tādas biznesa lietas un jau tāda nopietna, liela mēroga uzņēmējdarbība, tad mēs skatāmies šo te lauciņu. Nu, un šis lauciņš ļoti svarīgs arī sievietēm un meitenēm, kas man jautā, vai es nākamgad iepazīšos, vai es nākamgad satikšu kādu, vai būs romantiskas jūtas, vai manā dzīvē beidzot ienāks mīlestība. Ļoti bieži daudz saka, skatāmies 7. mājā, bet klausieties, 7. māja jau ir gredzens pirkstā. Neviens ar gredzenu pirkstā nesāk. Sāk ar iepazīšanos, sāk ar tauriņiem vēderā, sāk ar padižošanos kā lauvai, cik es esmu jaukākā, cik es esmu gudrākais.
Un mīlestība sākas šeit, šajā lauciņā. Protams, pēc tam tā jau kļūst oficiāli ar oficiāliem solījumiem viens otram, ar pienākumiem un saistībām 7. mājā. Jā, bet šeit jūs varat skatīties, kā jums ies tajā romantiskajā mīlas frontē. Tā, dodamies pie 6. mājas, pie 6. lauciņa. Tā ir jaunavas zīme. Kā mēs zinām, ar jaunavām jokoties nevajag. Tur visam ir jābūt kārtībā, tur visam ir jābūt perfekti. Un šis ir tas lauciņš, kur mēs varam skatīties, kā mums ies darbā. Kā mums ies darbā, kā mums ies ar mūsu pienākumiem, ar mūsu atbildībām. Un šis lauciņš arī parāda mūsu tādu tā kā drusciņu kalpošanu citiem cilvēkiem, parādus, pienākumus pret citiem cilvēkiem. Šeit arī parādīs jūsu veselību, jo 6. mājas moto ir Dievs, daba, darbs. Un daba, tā tad ir arī mūsu veselība. Šis lauciņš ir saistīts arī ar medicīnu. Šis lauciņš, protams, ir saistīts ar dziedniecību, ar augiem, ar aromātiem, ar zālītēm, ar visām enerģētiskajām praksēm, kas būs īpaši svarīgas arī nākamgad, kad mums būs čūskas gads. Jo mēs zinām, ka čūska ir gan medicīnas, gan zobārstniecības kabinetu logo. Jūs esat redzējuši šo te čūskas zīmi. Gan čūska ir arī netradicionālā medicīna un tāda enerģētiskā atjaunošanās un attīrīšanās. Tā būs nākamgad lielā tēma. Tātad arī lauksaimniekiem, protams, skatāmies 5. māju, kā ies biznesā, bet vispār vai daba būs vēlīga, vai būs laba sezona, vai būs laba raža. Tiem cilvēkiem, kuriem tas interesē, viņu tajā dzīves laukā, tas parādās 6. mājā. Šeit mums arī var būt parādīt arī jūsu mājdzīvniekus, vai manam sunītim nākamgad paliks labāk. Tiem, kas ārstējās un tā tālāk, jo šis ir arī tāds dzīvnieku lauciņš, un es viņus arī pieliku šajā sadaļā. Un arī parāda tos cilvēkus, par kuriem ir jārūpējās. Vai nu tie ir tādi veci cilvēki, kuriem vajadzīga jūsu palīdzība, un vai tie ir arī tiem, kuri jāaprūpē slimības dēļ. Tātad tas mums ir 6. lauciņš. Tātad darbs, veselība un jūsu pienākumi un lielās lietas, no kurām nekādi neizdosies aizbēgt. Tas būs jāizdara un jāizdara labi. Tālāk mēs esam 7. mājā, 7. lauciņā, nu tad šeit arī ir visā veidā partnerattiecības. Ļoti bieži tas mums saistās tikai ar mīlestību, ar partneri, ar vīru, ar sievu, ar dzīvesbiedru, bet partnerība mums ir arī biznesā. Tātad šeit jūs varat paskatīties, kā jums ies ar jūsu biznesa partneriem, ar darba partneriem, darba kolēģiem. Šeit jūs varat redzēt arī visus jūsu koru, deju, mācību, kolektīvu partnerus, biedrus, darījumu partnerus. Arī nesen bija jautājums, vai nākamgad saimniece neizliks no telpām studiju. Un kā būs, vai pagarinās īres līgumu. Tātad šīs ir partneru un līguma attiecības. Mēs skatījāmies 7. lauciņā, kas mums te ir iznācis. Un šeit mēs varam redzēt, kā ies ar klientiem, kas viņiem patiksies. Varbūt viņiem vajag jaunus produktus. Varbūt, ja tur ir tādas stabilas, tradicionālas kārtas, tad palikt pie vecā. Nu, un šeit mums parāda gan mūsu sabiedrotos, gan arī mūsu pretiniekus. Šī ir arī tāds lauciņš, kur var parādīties arī jūsu konkurenti, jūsu sāncenši, kā ies ar viņiem. Te mēs varam visu kaut ko palūkoties, bet šeit arī ir dažādi darījumi, līgumi. Citreiz ir tā, ka mājokļa 4. mājā ir tāda izvēles kārts, tātad jautājums, vai pirkt dzīvokli. Tā tad nevarēs izvēlēties, nevarēs izdomāt, un tad arī nav tādas skaidrības, tad izdosies nopirkt to īpašumu vai ne. Un skatāmies 7. mājā, ka ir ļoti spēcīga kārts, tātad spēcīgi līgumi, pirkšanas, pārdošanas, tātad, tas darījums, labs laiks darījumiem. Un tad jau cilvēks saprot, ka to izdosies arī. Galvenais jāizvēlās. Un tad jau arī būs šis te pirkšanas līgums. Jā, esam nonākuši līdz 8. mājai, 8. lauciņam, 8. kūkas gabaliņam.
Šis pats kūkas gabaliņš pats par sevi jau ir tāds drusciņ rūgtenākais no visiem, jo te mēs zinām, ka dzīvo skorpions, un te mums dzīvo visas tās lielās dzīves lietas, mācības un grūtības, kas mums liek augt un attīstīties. Caur sāpēm mēs nonākam pie jaunas gudrības. Tāpēc šajā lauciņā jūs varat palūkoties, kas nākamajā gadā būs tāds, nu, lielais izaicinājums, kur var būt kaut kādas tādas, nu, krīzes situācijas, bīstamas situācijas. Ja jums šeit iekrīt kaut kādas, nu, tādas pārmaiņu kārtas, tā tad varbūt nākamgad nav labākais laiks kaut ko krasi mainīt. Vai, ja tur ir tādas izteiktas ceļojumu kārtas vai biznesa kārtas šajā lauciņā, tā tad darīt var, bet jārēķinās ar risku. Ir ļoti rūpīgi viss jāpārdomā. Un šajā lauciņā arī dzīvo citu cilvēku nauda, nauda no citiem cilvēkiem. Un kā tas izpaužās dzīvē? Protams, tie ir nauda no bankām, tie ir kredīti. Ir bijuši arī jautājumi, vai nākamgad mums piešķirs beidzot to kredītu. Jā, nav izdevies jau kuro reizi, pieteiks vēlreiz citās bankās. Šī ir citu nauda, arī mantojumā iegūta nauda, jo šis lauciņš ir par arī beigām, par kaut kā aiziešanu, un arī tad, kad citi cilvēki aiziet no šīs dzīves, nu, protams, arī paliek viņu resursi un īpašumi, tad šeit arī parādās tas. Šis lauciņš ir arī, jā, tāds, kuram jāpievērš vislielākā uzmanība, viņš mums visvairāk var dot padomus, brīdinājums, jo šeit dzīvo viss tas, kas ir neizskaidrojams, kas ir tāds negaidīts. Nu, piemēram, bija gadījums, kad šeit mums iekrita transporta līdzeklis, tātad jātnieks, cilvēka automašīna, un tad viņš teica, nu, to kasko tad es nākamgad ņemšu. Es saku, jā. Un arī uz ceļa, jo jātnieks viņš ir dedzīgs, viņš viņu pārkāpja ātrumu un riskē un steidzās. Un arī tas bija tāds brīdinājums, ka nav ko steigties, nav ko rauties, vajag dzīvi dzīvot mierīgi. Jā, šeit mums arī tātad maģiskās spējas, ezotērika šeit dzīvo, kā jums ies mācībās, piemēram, nākamgad jūs domājat, varat mācīties astroloģiju, numeroloģiju, kārtas, varat mācīties skaņu terapiju, elpošanu. Šeit jūs varat paskatīties, kā jums ies šajās jomās. Tālūk, un jā, visu paskatījāmies šeit. Arī šajā lauciņā var redzēt, kam būtu jābeidzās, kam ir jābeidzās. Nu, ja, piemēram, gredzena kārts, un tur cilvēki ir ilgu laiku domājuši par laulību šķiršanu, un sakrīt tā, ka gredzens ir iekritis 8. mājā, nu, tad ir laiks, īstais laiks arī tad to viņu domu, kas jau ir tomēr briedus ilgu laiku, izbeigt. Rāda, ka gredzens izbeigsies. Jūsu dotais solījums viens otram visticamāk arī tad beigsies nākamgad. Tāds nesen arī bija viens gadījums. Es sākumā, protams, jau uzreiz tādas trakas lietas nesaku, bet tur arī sieviete saprata, par ko ir runa. Viņa saka, es zinu, ko tas nozīmē. Tāpēc arī tad, kad jūs liekat astroloģiskās prognozes citiem cilvēkiem, agrākos laikos bija tāds uzskats, ka tās kārtas ir tikai tai kāršu licējai, zīlniecei, un viņas spēs iztūkot, bet cilvēki tagad ir kļuvuši daudz zinošāki, arī simbolos, daudz jūtīgāki, enerģētiski smalkāki, un es vienmēr saku, ka šīs kārtas ir domātas priekš tā cilvēka, priekš kā mēs to liekam, un vienmēr sūtiet bildi, un lai cilvēks pats palūkojās. Lai pats palūkojās, ko tur redz, kas ir tā lapsa, kas ir tas lācis, kas tur fonā ir par tiem mazajiem cilvēciņiem vēl. Taro kārtīs, kur ir ļoti daudz personāžu, ļoti daudz bagātas simbolikas, un cilvēks ierauga, un viņš saprot, es zinu, kas tā ir par ābeli, es zinu tos kausus, kurus es neņemu, bet man dod. Tā kā arī sūtiet tiem, kuriem jūs šo prognozi liekat, jo tas ir jūsu kopdarbs. Jūsu zīlēšanas instruments un cilvēks, kam tas ir domāts. Arī viņa intuīcija pieslēdzās, arī viņa zemapziņa pieslēdzās, nu, un tas ir tāds jauks veselums. Jauks kopdarbs. Arī šis te Plutona ūdensvīrā laikmets būs par kopradi. Tas nebūs par zīlnieci un klientu, tas nebūs par skolotāju un tiem nezinošajiem kursantiem. Tas būs koprades, kopības un draudzības laiks.
Jā, un mēs esam pie 9. lauciņa. Jūs jau varbūt pa šo laiku paspējat pierakstīt. Tātad šeit mums būs arī strēlnieks. Viņš izšaujo savu būtu un dodas pasaulē. Viņš grib redzēt, kas ir tur vēl, kas ir aiz tā okeāna, kā dzīvo tās tautas, kādā valodā viņi runā, kādus garšīgus ēdienus viņi ēd. Tātad šeit būs visi tālie ceļojumi, ilgās mācības, te mums ir augstākā izglītība. Ja te ir spēcīgs kārtis, tad nākamais gads ir tiešām labs laiks, lai jūs iestātos augstskolā atkal. Un vienalga vai ir 40, 50 vai 70 gadi. Šī māja saka, izglītībai nekad nav par vēlu, un izglītība, zināšanas ļoti bieži ir tieši tās, kas mums atver tās jaunās durvis, jaunās iespējas dzīvē. Gan darbā, gan varbūt jauno vīru tur satiekat, savu mīļāko draudzeni tur atrodat. Tā kā 9. māja, arī es jums tur pieliku to vārdiņu klāt, ir tāda veiksmes māja. Kur būs jūsu veiksme, kur būs arī jūsu tāda augstāka attīstība un ieguvums. Šeit arī ir arī jautājuši, vai nākamgad beidzot tā tiesa beigsies, tieslietas, vai izdosies uzvarēt tiesā. Tāda arī mēs skatāmies 9. mājā. Visas garīgās prakses, daudzas no mums arī iet šo te ceļu, iepazīstot dažādas garīgas prakses, un ja šeit ir kādas mācību kārtas, tad arī parāda, ka kaut kas jums ir jāmācās. Jā, šeit mums ir arī tēvs. Es teicu, ka mamma ir 4. māja, bet tēvs mums ir 9. un arī 10. māja. Arī šeit mēs varam redzēt, kā iestam brālim ārzemēs. Šeit mēs varam redzēt, vai es beidzot atradīšu savu garīgo skolotāju, tādu labu pavadoni, bet arī es jau gribētu teikt, ka nevis tāda kā skolotāja, jo tā tomēr arī ir pozīcija, bet ir arī šie te garīgie pavadoņi un pārcēlāji. Tā kā šis mums arī tāds svarīgs lauciņš cilvēkiem, kam patīk šīs te lietas. Kristīna mums jautā čatiņā, vai ir pareizi, ka klients sāk tulkot, interpretēt to, ko viņš redz, to kārti, tos simbolus, un ja man konkrētā kārtas nozīmē vienu, bet klients kaut ko citu redz. Jāteic tā, tad, kad es sāku kārtas likt un skaitļot numeroloģiju, astroloģiju, tas bija pirms gandrīz 15 gadiem, bija pilnīgi citi laiki. Un tiešām bija tā, ka īsti tiešām nebija jēgas tās kārtas rādīt, jo arī nebija tādas intereses un nebija to zināšanu internetā vēl vispār, tajā laikā pat interneta nebija, starp citu. Es gāju uz biblioteku, pierakstījos pa stundai, lai varētu kaut ko atrast un iekačāt disketē un aiziet uz datorsalonu un izprintēt. Tā es arī atradu savus tarokārtas pirmo reizi, vispār nezinot, ka tās ir tarokārtas, bet baigs kaut kāds bildīts bija. Tā kā tajos laikos tas liktos ļoti dīvaini, bet tagad, mūsdienās, es pieturos pie tā, ka cilvēki ļoti labi redz, un viņi redz to savu vēstījumu. Nu, šeit ir, šo mēs varam padomāt, jo šī ir tāda pavisam jauna tēma. Es ar to esmu diskutējis gan ar savām kursantēm, gan draudzenēm, bet es tomēr palieku pie tā, ka cilvēka interpretācija, ko viņš tur ierauga, tajā čūskā ir viņa labākā viņas draudzene, vai tomēr viņas tā skaudīgā kolēģi tur darbā aiz muguras, to cilvēks pats sajutīs pirmais uzreiz. Tā kā, nu jā, tas laiks mainās. Tas laiks mainās un ir vērts arī sākumā cilvēkiem, jo es to ieraudzīju, ziniet, kur korporatīvajos pasākumos. Un korporatīvajos, jo klienti mums ļoti bieži arī cilvēki, kas zina jau šo to kārtīšu, šo to astroloģijā un krāsās un stihijās un vienkārši arī it kā caur to konsultāciju sev patiesībā ļoti daudz ko mācās. Bet tādos korporatīvajos pasākumos ir cilvēki, kuri vispār nezina par kārtīm, par skaitļiem, vispār pilnīgi ko. Ļoti bieži tāds skeptiķi. Arī esmu bijusi tādās lielās uzņēmēju balēs, kur vīrietis atnāk, sakrusto rokas un, nu, ko tu, meitiņ, man te pastāstīsi. Un tad bija, un vēl viens vīrietis bija tāds, ka viņš atnāk, man ir jautājums, bet es neteikšu. Es saku, nu labi, uzdosim to jūsu jautājumu. Nu, es ar kaut kā stingri koncentrējos. Saku, liksim vienu kārti, nu, un tad es jums tūkošu, un tad jūs no tā saprotat, kas tur ir domāts. Nu, lūk, un es izliku šo te vienu Lenormand kārti. Viņš bija šokā, varēja dzirdēt, ka viņam bišķiņa aizsitās elpa. Viņš teica, paldies, es visu sapratu un aizgāja. Nu, kopā mēs parunājam kādu minūti, bet viņš saprata, kas tur bija domāts. Tā ir, es nezinu, vai tas bija par viņa biznesu vai par viņa sievieti kādu.
absolūti nav nejausmas, bet viņš saprata, kas tur bija domāts. Tā kā, un tad, kad es to sāku pamanīt, tas jau bija pirms kaut kādiem 2, 3 gadiem jau kaut ko tādu varēja ieraudzīt. Vai, piemēram, es izliku pārim arī prognozi, kas jums kā pārim ir jādara kopā. Kas jums kopā ir jāizdara? Jā, skaidrs, tur karjeras, biznesa, hobija, tur tiesības jānoliek sievai, bet kas jums ir jāizdara kopā, kas jums dzīvē ienesīs tādu svētību, veiksmi attiecībās. Un tur parādījās Lenormand kārts dārs. Un tāda ķeltu Lenormand komplekts, kur ir klāts galds, vīnogas un ēdamais un nu, tāds tā kā svētku galds uzklāts pļavā. Un es teicu, ka jums ir jānosvin kāzu jubileja vai kaut kādi jūsu svētki. Un tā ir 20. kārts, un viņi teica, ka viņiem 20. februārī ir kāzu jubileja. Nu, tad es arī tā bišķiņā apjuku. Viņi saka, jā, mums 20. datumā ir kāzu jubileja, klāsim to galdu. Nu, un tad es sapratu, ka nu jau cilvēki māk strādāt arī ar kārtīm, pat tad, ja viņi nezina nozīmes. Un tas izskaidro arī šo te makkāršu fenomenu, kas ir šobrīd. Tātad makkārtis, metaforiski asociatīvās kārtis, uz kurām mēs varam uzlikt, nu, gan jau tur ir kaut kāda sistēma, bet, nu, jebkuru sievietes seju, kaut kādas puķes un viņas izmantot un darboties ar viņām, un cilvēki fantastiskas lietas no viņām uzzina, iegūst, jo, nu, strādā šī te jau kaut kāda smalkā jušana. Cilvēki tagad ļoti labi sajūt, kur ir patiesība, kur ir meli. Viņi lasa ziņas un izlasa pirmo rinkopu, otro, un tad saprot, nu skaidrs. Cilvēki neuzsverās uz reklāmām, viņi jūt, tur ir patiesība, vai tur viņus grib pierunāt. Tā kā, nu, es tā teiktu tā, ka tas būs tāds kopdarbs. Un, jā, ir jāpaklausās, ko cilvēks saka, un tad jāpieliek vēl klāt savas zināšanas, vēl savs tāds redzējums, un tad sanāk tāda laba bilde kopā. Nu tā, un, nu, jūs jau izlasījāt par mežāzi. Tātad šeit parādīsies jūsu nākamā gada lielās uzvaras, jūsu panākumi, jūsu sasniegumi, tur, kur jūs novērtēs. Kas tā būs par jomu? Un nevienmēr vajag gaidīt, ka tas būs darbs, vai tas būs kaut kāda izdevēja darbība vai kora kolektīvs. Reizēm arī šeit vienai sievietei iekrita mammas kārts. Viņa nākamajā gadā būs vislabākā mamma pasaulē. Un viņa arī patiesībā nāca ar to jautājumu, ka nu, tā kā es jau tik ilgi esmu mājās, un kā es iekļaušos tajā darba tirgu, un es jau baidos tā kā tur tos cilvēkiem un tā, un es tik ilgi esmu mājās, vai tas ir normāli, bet man tik ļoti patīk taisīt tēst, un es tagad esmu sākusi šūt, un tā, un viņai parādās, ka viņas lielākais sasniegums ir 4. māja Lenormand kārtīs. Arī līdzīgs simbols. Es saku, nu, tu būsi vislabākā mamma pasaulē, vislabākā sieva, un tev ir jābūt mājās, un tu būsi laimīga, un tu sev realizēsi, un būsi priecīga. Un pēc tam jau dosies tai darba tirgu un tā tālāk. Tā kā šeit var būt viss kaut kas. Šeit var parādīties, ka augstākā virsotne un lielākais mērķis ir bērni. Tā tad jāpievērš uzmanība, lai tas pusaudzis pabeidz to 9. klasi nākamgad, un darbs pagaidīs, un tas viss citas lietas pagaidīs. Tātad bērnu prioritātes, bērniem izšķirīgs, bērniem vajadzēs tavu enerģiju. Tur var būt viss kaut kas tajā 10. mājā. 11. māja, ūdensvīrs, tas Plutons ūdensvīrā, par ko mēs runājam. Nu, tagad viņš gan drusciņi paies atpakaļ mežāzī, bet tad viņš tik un tā visu laiku būs ūdensvīrā. Un šis lauciņš parādīs, kā būs ar draugiem. Ja šeit ir kaut kādas pārmaiņu kārtas vai tādas sociālās kārtas ļoti daudz, tad būs iespēja iegūt jaunus draugus. Šeit jūs varat redzēt, kā ies visādās sociālās biedrībās, grupās. Reizēm cilvēkam nav tik svarīgs darbs, kā viņa deju kolektīvs. Visa viņa sirds, visa viņa dzīve, un visi tiek gaidīti šie vakari, kad varēs kārtīgi uzdancāt. Nu, tā tad arī šeit ir arī skolas un apvienības un jā, cilvēks varbūt kādreiz arī tik ļoti nekoncentrēs uz savu darbu, bet savu tādu dzīves misiju realizē arī vai nu brīvprātīgajā darbā, vai nu vadot kaut kādu dzīvokļu kooperatīvu.
Piemēram, sieviete, viņa laimīga, viņa apsaimnieko, viņa visu skatās īrniekiem, iedod atslēgas un tā tālāk. Viņa gaida, kad būs atkal jauns pieteikums. Nu, viņai tur ir tā realizācija. Šajā lauciņā jūs varat redzēt, vai augstākie spēki jums palīdzēs, jo tā tomēr jau ir 11. māja. Mēs jau esam ārpus tādām laicīgās dzīves lietām un nonākam jau pie tādiem augstākām dzīves vērtībām, kur mēs saprotam, ka spēks ir kopā, ka spēks ir draudzībā, ka spēks ir vienotībā. Tas ir arī par šo ūdensvīra, Plutona ūdensvīrā laikmetu, ka šeit neuzvarēs spēcīgākais vai gudrākais vai bagātākais. Viss konkurence un tāda šeit uzvarēs tie, kas mācīs sadarboties, kas mācīs biedroties, kas mācīs reklamēt viens otru, kas mācīs kopradīt, kas mācīs salikt lietas kopā. Tāpēc man ļoti bieži arī Facebookā saka, kāpēc tu tur reklamē visus cilvēkus tik daudz? Bet es redzu foršas lietas, es redzu foršķības, es redzu sveču meistarklasi, es redzu kaut kādus kursus, kuru Latvijā nav. Un es esmu par to, lai cilvēki vairāk uzzina, lai viņi atrod to, kas viņiem noderīgs, lai viņi atrod to, kas viņiem vajadzīgs. Jā, visa šī tāda konkurēšana un salīdzināšana, tas viss ir noiets etaps. Jaunajā laikmetā tas viss vairs nestrādās. Tā, Kristīna sūta sirsniņu. Paldies. Tā, jā, tā ir man dzīves filozofija. Tā ir bijis vienmēr. Nu, un tagad arī tāds laikmets būs tāds. Un nu, mēs esam nonākuši mūsu ceļojumā pie 12. mājas, pie 12. kūkas gabaliņa. Kurš ir tas, kuram mēs bieži nevaram noteikt, pēc kā tad viņš garšo? Pēc karameles vai tomēr pēc citronu un laima? Vai tā vispār ir šokolādes rūgtā kūka, vai varbūt tas ir vaniļas panakota. Šis kūkas gabaliņš ir viss neizskaidrojamākais arī astroloģijā. Mani skolotāji vienmēr tādu ievilka dziļu elpu. Tā 12. māja. Un ko mēs šajā lauciņā varam ieraudzīt? Šeit mēs varam redzēt arī kaut kādus visa veida kaut kādus ierobežojumus, kur mums liks apstāties, kur mums liks pārdomāt jēgu, vai šis ir darbs, kurā es realizēju savus talantus. Skatos pulkstenī, jo es varu runāt ļoti ilgi, stunda, tas man ir vispār, es domāju, ārprāts, kā iekļauties stundā, parasti 3,5 stundas, bet es mēģināšu ātri. Šeit mēs varam redzēt arī tādas lietas, ja šeit ir tādas spēcīgas, ja šeit ir iekritis vientuļnieks, piemēram, no taro kārtīm, tad ir pilnīgi skaidrs, ka nākamgad jums ir vajadzīga kāda meditācijas vienatnē, aiziet prom no visiem, lai nonāktu pie sevis, pie savām dzīves vērtībām, pie savas filozofijas, vispār apdomātu, ko es daru, kas man jādara, retrīti vienatnē, aizbraukt vienai pašai. Bez tās draudzenes šoreiz. Man šogad arī bija festivāls maijā, kurā es braucu pirmo reizi uz tādu tēmu. Viena pati, viss notika angļu valodā, un man vīrs teica, klausies, tu zini, uz kurien tu brauc, un kāpēc tu draudzenes bez nekā, bet es sapratu, ka tas ir tas festivāls un tas tāds mācību vieta, kur man ir jābūt vienai. Un ka tieši esot viena, man jau tā būs stress vispār, kas te notiek. Jā, un es aizbraucu viena pati, un tās bija 4 fantastiskas dienas kopā ar sevi, ar savām tādām dziļām pārdzīvojumiem, tādām apslēptām lietām. Arī šajā te 12. lauciņā glabājas viss tas, kas ir mūsu zemapziņā, mūsu iekšējā pasaulē, jo zivis ļoti bieži, tad, kad ir kaut kas tāds arī sāpīgs, aiziet dziļumā, noglabā kaut ko sevi, tā kā, jā, šeit mums ir visādas tādas lietas, un šeit mēs varam redzēt arī kaut kādu tādu augstāko dzīves uzdevumu, jo tā ir pati augstākā māja, 12. māja pilnība. Arī, kāpēc to sauc arī par tādu garīgu augstāko māju, jo tad, kad cilvēki ir ļoti tuvu savai aiziešanai, kad jau ir tādā vecumā, viedumā un briedumā, ļoti daudz cilvēku kļūst ticīgi. Un tad arī saka, ko tā Omta uz to baznīcu sāks staigāt? Viņi taču mūžā vispār. Un kāpēc viņi saka, ka mācītājs jāsauc uz māju tad, kad viņi dosies uz to sauli? Tā ir tā 12. māja. Šeit mēs saprotam, ka jā, bija tā materiālā pasaule, bija tās laicīgās lietas, bija tā māja jāuzceļ, bija tie bērni jāizaudzina.
bija tā izglītība, doktorgrāts jāiegūst, un viss tas bija jāizdara, bet ir kaut kas vēl. Kaut kas vēl jau šajā pasaulē ir. Lūk, un šajā lauciņā jūs varat paskatīties, kas ir tas, kas vēl jums dzīvē būtu jāapzina. Jāapzina. Tā, jūs jau rakstat piemērus, paskatīsimies. Jā, jā, tad es jums vēl pastāstīšu par šo izlikumu arī. Šobrīd jūs to visu labi atcerieties, gan cilvēkbērna ceļu šajā pasaulē, gan arī visus šos 12 lauciņus mēs tagad esam apzinājuši, bet tad paiet kāds laiks, un tad tā, kas tur bija tajā 6. mājā, un kur bija tā nauda man 2. vai 8. mājā? Un kur tas kredīts, un kur tā zeme, un vispārējais, tad es jums izveidoju tādu kā špikeri. Tādi kā špikeri un līdzīgi kā ārzemēs ir šie te speciāli astro galdautiņi. Arī šajā te galdautiņā es ieliku gan šīs 12 lauciņas. Jūs jau redzējāt, es jums ieliku arī prezentācijā, lai jums uzreiz saslēdzas, lai jūs jau atpazīstat. Un arī, ja jūs vēlēsieties šādu galdautiņu pie manis pasūtīt un izmantot, tad noteikti gribu teikt, ka viņš ir liels, lai mums viss šis te aplis satilptu. Es speciāli mērīju arī standarta tarokārtis no Itāļu izdevniecības, standarta tarokārtis, kas nāk no US Games, no Amerikas. Un tad arī tos lauciņus mēs ar mākslinieci veidojām tik lielus, lai tā kārta smuki ieliekās iekšā. Un tāpēc es galdautiņš sanāca tik liels, bet ko es gribu teikt? Nekad šādus te galdautiņus vai kārtis vai kaut ko neliekat uz zemes. Tas tomēr ir cieņa pret šo te galdautiņu, kurš jau pats par sevi ir maģisks rīks, jo viņā ir simboli, viņā ir šis izlikums, šī kārtība, šī tehnoloģija, ar kuru jūs darbosieties. Un arī, protams, kārtis un tādus zīlēšanas rīkus mēs uz zemes neliekam, jo pats galdautiņš ir tas ekrāns un tā matērija un lauks, uz kura jūs skatīsieties to savu nākotni. Uz kura jūs skatīsieties to savu nākotni. Jā, un arī galdauts, kad jūs klāsiet svētku, mīlesta galdu. Arī tātad mūsu svētki, arī Ziemassvētku, Ziemassvētki, 9 ēdieni vai 12 ēdieni. Tas viss patiesībā ir kā rituāls, lai jūsu mājnieki būtu veseli, būtu bagāti, lai mājā vienmēr būtu pārpilnības saticība. Un galdauts ir tas, uz kura jūs to visu liksiet, uz kuras šīs matērijas, uz šī lauka veidosies tas jūsu rituāls un tie jūsu vēlējumi. Un vispārējais. Tā kā pats galdautiņš pats par sevi arī ir maģisks rīks. Kāpēc es to tik ļoti uzsvaru? Jo mūsdienās, kaut kā par viņiem aizmirst. Un esmu redzējis, ka liek kā kārtis parkā uz suliņa, kur puse kārts vēl karājās un izkrīt cauri. Esmu redzējis, ka festivālos liek uz zāles kārtis, mana sirds lūst. Esmu no tiem vecmodīgiem skolotājiem, kam šāds skats izraisa tādus šarmuļus par kauliem. Tālūk, un vēl šajā galdautiņā es jums vēl kaut ko interesantu esmu ielikusi stūros, varbūt pamanījāt, ir tādi 3 stūrīši, tie ir 4 stihiju simboli. Vecos laikos, tad, kad lika tarokārtis, arī bija tāds rituāls, bija gan tādi speciāli galdautiņi, kur ar roku bija uzzīmēta uguns un gaiss un ūdens, skaistā pilīte, bet arī lika šīs 4 stihijas vispār jebkurā maģiskajā rituālā, maģiskajā darbā, vai tas būtu arī uguns rituāls, ļoti bieži ugunī ir uguns, ugunī ziedo maizi, sieru, arī jūs salgriež uguns, kurā ziedojat uguntiņai. Tas ir zemes stihija, piedalās arī ūdens stihiju izmanto vai no apkārt ugunskuram vai vēl kaut ko varbūt ziedojot kādu alu uguntiņai. Un arī gaisa stihija piedalās, arī šos pelnus pēc tam var izmantot. Tā kā agrākos laikos šīs 4 stihijas izmantoja, un tāpēc to ieliku arī galdautiņā, un īstenībā ļoti jauki, tādām kāršu licējām svece vienmēr ir pie rokas, akmens ar kaut kāds būs jūsējais kristāls, ziedūdenīts būs, jo es arī, kad sāku nodarbību, visu šeit attīrīju lauku, un, kā saka, savu svētku studiju, un sevi tagad arī. Un svecītes mums ir, un zvaniņi mums ir, man gaisa stihija ir tīnkšas, es izdziļinu visu.
visu. Tā kā šeit arī būs tās vietas, re, kur jūs redzat šos 3 stūrīšus, man par viņiem jautāja, kas tas tāds ir. Tas ir tas, lai piesaistītu 4 stihiju spēku, tad, kad jūs darbojaties ar šo izlikumu, un visi domā, ka viņš ir tur kaut kur ārā. Nu, tad es to uguni piesaukšu, to gaisu un tā tālāk. Bet šīs stihijas ir arī katrā no mums. Un tie, kas zina astroloģiju, zina, ka ir zemes cilvēki, jo ir ļoti daudz planētas zemes zodiaka zīmēs, ir uguns cilvēki, ir īpaši apdāvinātie cilvēki, kuriem visas šīs 4 stihijas ir līdzsvarā. Ir cilvēki, kuriem trūkst gaisa, nu tie ir tādi mazrunīgi un baidās no uzstāšanās priekšā, citu priekšā, tā kā šīs 4 stihijas ir arī mūsos. Un šie priekšmeti jums palīdz viņas iedegt arī sevi to uguntiņu, to ūdeni iedarbināt, to intuīciju, fantāziju, iztēli, zemapziņu, kas ir ūdens stihija. Arī to gaisu, lai jūs varat smuki izstāstīt to prognozi tai vecgada vakarā draudzenei, un arī zemi, lai jūs bišķiņ neaizlidojat mākoņos, un arī visi zemes enerģijas un akmeņi un kristāli jums gan palīdz izstāstīt patiesību, gan palīdz arī pieturēties pie galvenajām lietām. Man arī jautā, kāpēc ir šāds izvietojums, jo astroloģijā bišķiņ tās stihijas redzējāt, auns iet uguns, otrais iet vērsis zeme, trešais iet dvīņi gaiss un ceturtais iet vēzis ūdens. Bet tas ir astroloģiskais izvietojums, bet maģijā ir drusciņi citi likumi, kā jūs redzat. Maģijā pirmkārt ir sievišķā, vīrišķā puse, pa kreisi mums ir sievišķā puse, redzat arī tarokārtīs, un sievišķais pasīvais un tā nosacīti tumšais ir mums pa kreisi. Tāpēc man arī zeme un ūdens ir kreisajā pusē šīs stihijas, un pa labi ir vīrišķais aktīvais princips, un tur mums ir uguns un gaiss. Un kāpēc arī, kas ir svarīgs arī gan maģijā, gan taro kārtīs, gan arī fenšui, gan arī latviešu mājas iekārtojumā, neliek kopā divas stihijas, kas savā starpā konfliktē, un piemēram uguns un ūdens. Tāpēc man ūdens ir pretējā pusē, jo tā sanāktu, kad ūdens būtu blakus. Tāpēc arī, kad jūs iekārtojat dzīvokli, ja vien var, neliekat izlietnē blakus gāzes plīti vai elektrisko plīti, tur, kur ir uguns ar ūdeni blakus kopā. Nav labi. Tas no tā. Man patīk vienmēr pastāstīt kaut ko klāt. Ir cilvēkam tas patīk, ir kam ne. Tad šodien jūs varējāt arī ar mani iepazīties. Kā es stāstu, kā jums patīk, vai jūs uztverat. Jā, un vēl gribēju pateikt, ka šajā lielajā izlikumā Santa raksta, ka mājas astroloģiski iet pret pulksteni. Jā, par to man arī ir jautājuši, kāpēc šajā izlikumā mēs ejam no augšas un mēs ejam pa pulksteni. Jo tomēr astroloģiskā karte, jā, tā tad cilvēka ascendents, viņš dzimst austrumos, saulīte dzimst aust, un tā tad iet pretēji. Arī taro kāršu izlikumos ir šis te pretējs no kreisās puses uz augšu, bet maģiskajā kāršu izlikšanas tādā kārtībā tomēr pret sauli mēs neejam. Arī tajās rituālajās praksēs ļoti bieži ievēro arī iešanu pa saulei, pa pulksteņrādītāju virzienam, pa ceļam, pa ritmam, pa vilnim, nevis pret. Tāpēc šeit arī ļoti labs Santai jautājums, kāpēc, ja tas ir astroloģiskais izlikums, kāpēc mēs neejam tieši tā, kā veidojas arī astroloģiskās kartes. Jā, te tomēr mēs zīlējam nākotnē ar kārtīm vai runām. Jā, un vienmēr pirms šī te izlikuma ir jānosaka laiks. Jānosaka laiks. Vai jūs meklēsiet šobrīd atbildi uz vienu jautājumu, kurš jums ir svarīgs? Darba, attiecību, ārzemju ceļojumam vai piekrist un pirkt biļetes nākamajam gadam, jā vai nē? Ļoti labs šis izlikums ir mēneša prognozei. Kāds man būs janvāris? Kā man darbā ies, kā man ies ar veselību, kā man ies ar draugiem, ar to kolektīvu, kā man ies ar naudas lietām. Te mēs varam paskatīties. Un vēl, ko es jums gribu teikt, ka es iesaku lielo prognozi, kādreiz arī, un tagad visur populārs gada prognozes. Bet, kā jau šodien daudzreiz pieminēju, laiks ir mainījies, laiks rit savādāk, viss notiek ātrāk, straujāk, cilvēki saka, vai tiešām diennaktī vēl ir 24 stundas? Labs jautājums. Vai vēl ir
Tieši tā kā agrāk, un arī pasaulē strauji viss mainās, arī mūsu dzīvē viss ļoti strauji mainās. Tāpēc arī man, es jau to pagājušajā gadā ievēroju, liekas ļoti sāk dīvaini likt, svecīt jānomaina, likt gada prognozes, jo dzīve tik ļoti izmainās, ārējā situācija, ekonomiskā, politiskā un visa pārējā, nu, ka kaut kā, tad, kad es jau sāku likt pagājušajā gadā lielās gada prognozes, man likās, nu, kaut kas tur nav ticami. Tāpēc es iesaku likt pirmā pusgada prognozes. Tātad janvārs, februārs, marts, aprīlis, maijs, jūnijas. Un tas kārtīm un runām iedos tādu precīzāku. Gada prognozes vairs nu, kaut kā īsti nav, bet cilvēkiem viņas patīk. Un tie, kas tiešām saka, es gribu tam nākamajam gadam, tad es saku, ka varbūt tad neliekam tieši tādu prognozi par tiešām to, kas notiks. Visā gada laikā ir janvārs, jā, atcerieties, kā mums ļoti strauji izmainījās situācija, kas bija janvārī un kas bija gada beigās. Un ka tie būs padomi, kāršu padomi visam gadam. Padomi darba jomai, padomi hobijam, padomi finansēm un padomi mājaslietām. Ja tā ir gada prognoze. Tas ir no tāda praktiskā, ko es esmu ievērojusi, kā tas laiks tagad ir mainījies un kā kārtis arī jau tādas saka, klausies, nu, zini, janvāris un nākamā gada novembris pasaulē ļoti daudz kas izmainīsies un būs ļoti daudz negaidītu notikumu pa vidu, kas izmainīs arī cilvēku dzīves, viņu darbu formu, viņu naudas lietas un visu pārējo. Tā, un kā nolasīt vēstījumu, es jau jums minēju. Tātad šie lauciņi ir tēma, tātad darbs, un skatāmies, kas tur ir iekritis. Nu, te, piemēram, piemērs mums otrajā lauciņā sava nauda, savas naudas lietas no Lenormanda kārtīs. Šis ir bērna kārtas simbols. Nu kā? Nauda nāks no kā? Vai kam mēs naudu tērēsim? Tātad mēs varam daudz naudas aizies bērnu vajadzībām. Sporta tērpi, ekipējumi, nometnes un pulciņu un ģitāri jānopērk. Santa saka, tas viņas gadījums. Jā, aizies naudu bērniem. Nu, šis gads būs tāds. Visi būs izauguši, nevienam vairs kombinzona nederēs un gultas ir pa mazu. Un tā tālāk. Tātad otrs, kas atnesīs vēl naudu? 5. māja, bērna kārtas, lauva redzat tur stūrītī. Es esmu izveidojusi arī tādas Lenormanda kārtas, kuras ir kā špikeris tāds noderīgs. Tad nauda no hobija. Varbūt nākamais gads ir tieši tas, kur tavs hobijs un vaļas prieks kļūs par tavu papildus ienākumu avotu. Ļoti skaista kombinācija. Jā, un tad arī atgādinu, ka var iegādāties vēl šo galdautiņu. Prieks par visām jums, kurām viņš jau ir. Pirmo tirāžu metienu pasūtīt 2 dienās. Tā kā tiešām jums paldies. Bet labā ziņa ir tāda, ka esmu pasūtījis vēl jaunu tūri. Un ja jums ļoti gribās gan kārtīm, gan astroloģijas cilvēkiem, kā mācību materiālu vai kā skaistu sienas dekoru, tad arī droši varat pasūtīt. Un ja jūs e-pastā uzrakstīsiet vārdiņu astro, tad es zināšu, ka jūs esat no šodienas pasākuma un jums būs bezmaksas piegāde. Jā, svarīgi vēl gribēju par šo te maģisko ziemas saulgriežu laiku, arī jūsu galdautiņus, kārtis, akmeņus, skaņu bļodas un zvaniņus un visu, kuri ir jūsu maģiskie enerģētiskie rīki, arī var iedzīvināt un uzlādēt šajā laikā ar augiem, vīrakiem un visu pārējo. Tas ir tas, ko es vēl te gribēju pielikt. Tā, un vēl kam šo galdautiņu var izmantot? Es ļoti pētu, kas notiek ar kārtīm ārzemēs, par ko raksta Facebook grupās, YouTube video, par ko runā. Un parādījusies ir jau tāda diezgan populāra tendence kārtas izmantot vēlamā piesaistīšanai. Ja es gribu slavu popularitāti, es ņemu Lenormanda saules kārti, tātad es mirdzu kā zvaigzne, visi pie manis pievākās, esmu spīdoša, spēcīga, slavena, veiksmīga un liek to saules kārti sev kaut kur uz galda vai pie spoguļa maliņas un neizmanto viņu tādai nākotnes vētīšanai, pētīšanai, bet tādai burvestībai un vēlamā piesaukšanai.
Anita saka, paldies, ka galdautiņa lieliski. Anita ir riktīgs kāršs cilvēks un liek viņus lietā. Man arī prieks, tiešām prieks. Tad šis ir vēl viens veids, kā to var izmantot. Piemēram, šie lauciņi arī, ja jūs šo galdautiņu iedzīvināsiet, ka tas ir jūsējais, jūs tur uzrakstīt maliņā savu vārdiņu, savu zodiaka zīmi, savu dzīves ceļa skaitli, ja jūs esat piecinieks pēc cilvēks, piecinieks, cilvēks, četrnieks. Nu, bet visticamāk, jūs te droši vien būsiet cilvēki vairāk septītnieki un tie garīgie cilvēki un ezotēriskie. Devītnieki noteikti mums te daudz šodien ir tiem, kam ir plaša apziņa, plašs redzesloks. Tā kā, jā, visu, ko jūs varat darīt ar viņu, tad arī šis galdautiņš var palīdzēt kustināt jūsu dzīves jomas. Piemēram, nu dikti gribās nākamgad aizbraukt uz tām ārzemēm, bet tad, kad parasti nedod atvaļinājumu, bet tad, kad tur vēl ir silti, bet nav karsti, kā lai to dabū gatavu? Lieciet pasi uz tā 9. lauciņa. Šeit var drusciņi paburties un pabūrēties. Ja jūs gribat, nu, lai nākamgad tiešām arī tās kāzas labi izdodas un tā naudiņa kaut kur atrodas un tas gredzens pirkstā ir, tad uz 7. lauciņa, kas atbild par to, var uzlikt gredzenu. Un, ja gribas naudas plūsmu aktivizēt, tad arī uz 2. lauciņa var likt visus bagātību nesošos priekšmetus, bet mums tas saistās ar kaut kādiem tādiem varbūt ārzemju un austrumu amuletiem, bet bagātības vēstneši un pārpilnības vēstneši mums Latvijā ir kastanīši, ozolzīles. Jā, Ingūna raksta, ka viņa ir skaitlis 5. Ļoti jauki, redz, kā man pirmais, kas ienāca prātā. Nu, vispār tie jau arī tie brīvdomātāji, kam arī plašs prāts un plaša domāšana, kas visu grib uzzināt un izmēģināt un izmainīt un pamainīt. Inga mums ir devītnieks, jā, lielais garīguma skaitlis. Tā, nu, lūk, te jau jūs izlasījāt, ko te var visu kaut ko darīt. Un arī jūs varat pateikties saviem senčiem, jūsu senčiem. Mums latviešiem ir veļu mielošanas laiks un tā tālāk, bet patiesībā senie balti saviem senčiem teica paldies visu laiku, katru mēnesi. Tad, kad bija dilstošs mēnesis, tie bija senču svētki, kad pateicās visiem saviem senčiem, mamām, tētiem, vecmamiem un vectēvam, kurš šo māju uzcēla pirms 100 gadiem. Un arī jūs varat veltīt viņiem arī kaut ko garšīgu, jauku uz pirmās mājas lauciņa. Tā, tas vēl tāds interesants veids, kā vispār izmanto galdautiņus un kā izmanto kārtis tagad mūsdienās, jo viss ļoti mainās. Ļoti, ļoti. Es šogad arī varu pačukstēt jums noslēpumu, ka būtībā esmu savas lekcijas pārrakstījusi no jauna ļoti daudz, jo tad, kad pirms 10 gadiem es jau tā sāku pētīt kāršu nozīmes un vispār to kāršu lasīšanas mākslu, ir ļoti daudz, kas pa šo laiku izmainījies. Ļoti, ļoti. Nu, un jā, arī diez vai pirms 10 gadiem es stāstītu, ka uz lauciņiem var likt kastani un piesaistīt sev naudu. Bet tagad var. Viss ir kļuvis smalkāks un mūsu vēlmes un domas daudz ātrāk aizlido uz augšu, un kā jau jūs zinat, jūs kaut ko padomājat, tas jums piezvana, tas jums atraksta, tur jūs ieraugat labu piedāvājumu, tur kaut kas sakārtojās, tā kā cilvēki kļūst ar vienu smalkāki un maģiskāki. Tā, te ir vēl otrs galdautiņš, kas zina Lenormand kārtis, te ir veseli 36 lauciņi, ar kuriem darboties un spēlēties un rakt un pētīt. Nu, un tad šeit, kamēr atkal reklāmas pauze, varu teikt, ka nu jau beidzot mēs esam apskatījuši visu, ko es jums šodien gribēju pastāstīt. Un arī, jā, kādreiz es nodarbojos tikai ar kārtīm, bet tas zināšanu krājums ir ļoti liels. Tas koferis pa šiem gadiem ir jau ļoti liels, un man radās doma, ka vajadzētu to visu, visas tās tieši praktiskās metodas, tieši uzzināt, izpētīt, izskaitļot, likt lietā, lai izpētītu sevi, lai cilvēkiem būtu iespēja par sevi saveidot veselu mapīti. Tad nākamgad arī būs šādi te kursi, bet patiesībā brīva apmeklējuma nodarbības reizi mēnesī. Tiks izziņota tēma. Ja jums šī tēma interesē, jūs nākat, ja neinteresē, gaidam nākamo mēnesi. Tā kā, jā, pirmo reizi man radās doma to visu likt kopā un savienot un pētīt, kā tas parādās gan astroloģijā, gan kā tas uz rokas parādās un tā tālāk. Tā kā, jā, nu ir laiks, kad zināšanas jāapvieno. Tā, un
Ieva mums raksta, ka viņa ir skaitlis 8, bet ir citi iemesli, kāpēc viņa ir raganu zinībās pēc horoskopa vēzis. Nu, tur ir viss skaidrs. Arī Latvijā paskatieties mūsu vadošie astrologi. Ir ļoti daudzi vēži. Jā. Un krēle arī cita veida domāšana. Egits saka, paldies, kaut kas jauns ir dzirdēts. Jā, kāds gudrību graudiņš ir aizķēries, nu tad, lai jums tas nodara, lieciet šo te izlikumu, vai nu paturiet prātā, vai nu uzzīmējiet sev uz lapas šos 12 lauciņus, vai nu, jā, izmantojiet kādu bildi, skatieties kādā bildē līdzi un izliekat sev. Tagad ļoti maģiskas dienas, kad nākotnes durvis būs vaļā un kad tā informācija nāks par to, kas jūs gaida, kas notiksies, tie visi padomi un liktiņa zīmes, būs piekdiena, sestdiena un svētdiena. Fantastiskas dienas arī pēc mēnesa kalendāra. Svētdien vispār būs 22. mēnesa diena, kas ir pati maģiskākā visā mēnesa ciklā. Jā, nu tad skatieties, vērojiet, jo tās ziņas un zīmes jums nāk visu laiku. Jātur tikai acis ausis vaļā, jo tā nākotne nav kaut kur tur. 2025. tālajā gadā viņa rodas jau tagad, un arī saka baltu zintnieki, ka tas nākamā gada liktenis dzims tieši ziemas saulgriežos. Dzimst visa gada enerģija, dzimst jūsu tas stāsts, un jā, ķeriet šo maģisko enerģiju, sviniet svētkus arī sestdien, dodieties pie dabas, iekuriet kādu uguntiņu, apvelciet to bluķi apkārt sētai vai pagalmam, tā var būt arī kāda malkas pagalīte, kur jūs atrodat kādā depo veikalā, un jā, lai jums izdodās, lai jums nodara, lai jums veicās, nu, un tad jau gan jau arī kādreiz tiekamies vēl kaut kur, vēl kaut kad. Jā, nu, tad jau līdz nākamajam gadam. Pēdējā nodarbība šogad ir beigusies. Paldies jums, man arī prieks!